Sveiki, mūsu mīļie skatītāji, šeit atkal mēs ar jaunu video. Un šodien mēs uzfilmēsim vienu arī izaicinājumu video, tā var viņu nosaukt. Viņš skaitās. Es pat nezinām, kā lai viņu nosauc, bet noteikumi ir tādi. Oģi, mēs abi iedzeram pilnu muti ūdeni, un trešais cilvēks stāsta jogus, un mums jācenšas noturēt uz miekli. Ja mēs smejamies, ūdens tiek viņam virs, un tas ir, nedabūjam punktus vienkārši, un ja viņš noturās joka laikā, viņam 1 punkts. Kurš pirmais savāks 4 punktus, viņš ir uzvarējis. Un būs 2 zaudētāji, kuriem būs sods. Sodu jūs, protams, uzzināsiet vēlāk, tāpēc skatāties. Un tad ņemsim ūdeni. Pirmajā raundā es ar Kārlis Pagetus sacentīsimies, un Nauris Pajos mums jādīs jopas. Mums ir iztīgs Pajos. Es dzeršu ūdeni, un mums stāstīs jokus Nauris Pajos. Tik nešpļauj jau ārā. Sulām smaržo. Tik nešpļauj jau ārā. Atties, viņam vajag līdz jokam tikt. Tad cita bērns, šeit te joks par bērns un sulām. Ar šito teiktu, ka mēs bijām dzērvenītē. Lošu pēc drapaniem brauc. Un tad, kā saka, tagad mums Nauris Pajos stāstīs jokus, un mēs ar Karlitos Spageti centīsimies noturēties. Nu, tad dzeram to stipru ūdeni. Atceraties stāstu par bērnu sulām dzērvenītē, kad stāvājām uz ceļa pie kūtiņām. D0. D0, jā. Gatavi finālam, jā? Aiziet. Nu, davai. Viņš jau arī stāst. Nu, tad pēc pirmā raunda 2-1 manā labā. Nu, tad, kā saka, man ir velns vinnēts, tā kā man ir 1 punkts. Atlikuši vairs 3. Tagad čikājamies, kurš jokus rādīs. Nu, kā saka, man laikam jārāda joki. Jā. Samēģināsimies vietām. Apmīdzi. Nu, kā saka, ir mana kārta rādīt jokus. Un šie 2 zeļi nav Kārlis Pagetas un Nauris Pajos. Centīsies noturēties. Nu, tad dzeram ūdeni. Reizē. Esat gatavi sākt, jā? Nu, tad tā. Tāda lieta, jā? Neliela lieta. Ir? Zini kā? Ir tāda lieta. Nu, kā redzat, pēc pirmā... Kāpēc tu nelīdzi? Pēc pirmā raunda 0. Otrais joks. Jau? Jā. Nā. Nu, teikt, viens punkts. 1 punkts. Karlos Spageti labā. Tātad trešais un pēdējais joks. Ir šāds. Pagaidiet, jūs jau dzerat ūdeni virsū. Vēl. Tomēr sanāca tā, ka Kārlim dabūja 1 punktiņu, un viņam viņš ir uzvarējis šo zelli Nauris Pajos, un viņam arī 1 punkts. Nu, tad, kā saka, pēdējā kārtī tā var to nosaukt.
Lauris rādīs mums jokus. Mēs ar Karlos Spageti centīsimies noturēties un nesmieties. Piebildīšu to, ka man jau ir 2 punkti, un mēs pamainījām drusku noteikumus, un mēs spējām tikai līdz 3 punktiem. Un ja šajā raundā uzvaru, es esmu arī uzvarētājs, un viņiem abiem būs jāpilda sots. Un tāpēc skatāmies, kas notiks. Nu, tā jau to ūdeni dzeram. Samīkstinājies. Kas tev tur tek? Bet īsti nevar saprast. Otrais? Otrais. Kur zaudēja? Saki vēl, viņam vēl dubļinieki bija nokrita zemēķi. Viņam nolika felīti pie sādiem stubus mājās. Meštoši. Iešpils ir dēm. Un ar felni uz acīm. Uz nulēm. Atcerieties, kā dieninieki toreiz zvanīja, ķipa uzsacīja pēc dienas par savu nosrāgušo sonīti jaunajās. Ķipa, ka pati telefonu, hei, vai! Kā saka, tikko bija jau 3 joki, bet nu, 1-1 un izšķirošais. Tā kā es vienināšu, ko jums uzreiz. Nu tad, kā saka, 2-2. Es tomēr neuzvarēšu raundu un ir mana kārta. Ev tev trek. Piemīzis vecais. Nu, kā saka, ir izšķirošais. Šeit sēž puika, kuriem ir 2 punkti. Šeit sēž, kuriem 0 punkti. 0 punkti. Ja nu es uzvaru, tad jums abiem ir sots. Jā. Aiziet dzert. Striptī. Striptī. Puika, puika. Atver mutī parādi, cik daudz. Tad jā, kā saka, man jāsagatavojas šim jotam. Reiz es biju maza vāvereka. Rīn! Kas tās par skaņām? Viens, dārgie skatītāji. 1-1 bļāviens, tas nav ļoti labi. Šis ir izšķirošais, kurš vinnēs. Ja viņš tagad vin, mums jāteisa sots. Ja tu vinni, mēs neteisam sodu. Jī, davai! Bet tāpēc tev nav jārā. Es redzēšu, ka jāzog vista. Tas notiek šādi. To ej pēc vistas. Jā! Tu reizē ar mani izšpļāji. Bet tad vienmēr sākas šļauti. Nē, viss, nav skaitīts. Ir gan. Viņš vinnēja. Jā! Mēs turpinām spēli. Vinnēja, viss. Mēs vinnēju, tāpēc tu izspļāni. Ko skatītājs saka, kas vinnēja? Lauris vinnēja. Mēs turpinām spēli, dārgie skatītāji. Kā saka, šis ir pēdējais izšķirošais. Ja es vinnu, viņi abi pildīs sodu. Ja viņš izšķirsies. Viņi abi pildīs sodu. Nē, ja tu uzvari, mums ar Kārli ir izšķirošais mačs. Un būs tā, kurš ar Nauri pildīs sodu. Jo jebkurā gadījumā šim būs jāpilda sods. Kas tev acīs? Kas tev acīs, bērniņ? Ew! Paga radiostacija. Lauri, tu nesadrausies, centies doturēt šito spīru iekšā savu mutē.
reizē tas bija. Nē, tev bija pirmais. Tas bija reizē aptuveni. Un tas ir Jordaniem. Testējam zirga spēkus. Tā viss ar tiem pautiem. Viss te. Cipā. Ah. Pateikt, tā. Jo man ir stāpa visu. Tātad ir tā, ka viņam 2 punkti, man ir 2 punkti, mainām noteikumus tādus, kad visi reizē mēs piedalīsimies pēdējā raundā. Un tā, kad būs, saka, mēmais šovs, nu, es nezinu, kaut kas tāds. Tātad, kā saka, šim būs jāpilda sots. Izrādījās tā, ka mēs bijām vadībā, bet būs jāteiks sots, bet viņš neteiksīs. Ej mājās. Un... Vinnētājiem jāizdara sots arī. Lečer. Nu, ne tā kā aiztos. Tātad mēs tagad ķersimies pie tā viena soda. Ej, sāksim ar šo. Sāksim ar šo, ka sots ir šāds, ka ir ūdens ar kečupu un kaut kādi 3 gadi sastāvējuši. Tas ir koju tomātu mērce, tas ir patiši. Augļu misteli. Ev! Dievs, cik pretīgi tas ir. Aha! Ai! Viņi tā kā ir cieti kā velns. Tā kā kaut kādā dibenā ielīst, te taču ne... Iespīši zemē. Nemet ir Tomāti. Kā saka, sots ir šāds, tomātu sula koju gaumē. Tas ir tā, kad, viņam miksturojas, redzat, ir tā, kad ūdens ir parasts, tīrs no krānā nācis, bet tiek pielikts tā kečups un kaut kāds sarkans auglis, kurš ir 3 gadus atstāvēs leduskapī. 3 gadus. Un 2. Un smirpēts vella. Kaut kas ir jābūt apsnēšu. Kas notika? Es tā augli neēdīšu. Es jums teicu, ka vēl krūz nevajag. Nē, būs labi. Es ne... Dzērbe. Nefilmē, negribu redzēt, ko es dzeru. Nu arī. Ir tā, kad man vispār negaršo tomātu sulu, un tagad viņa tā garša ir tāda. Man negaršo. Priekš katrs savu čanelu. Tā trīsīsim salārā. Hīt puse. Pēc kā garšo? Pēc smirdīgām čurām. Nu, vidi. Redakšanam traucē. Neievam kurā. Tas ir grūti patiešām.
Apraudāja. Aparaudājot. Varam. Nu vēl jau atcer. Ātrāk. Nu, divi cipari. Šī tik daudz mēs divi izdzērām, tas nav tik vienkārši. Un jā, kā redzat. Vēl tev zola bija vai kas tas. Tātad, nu šis bija tāds izaicinājums, sots, kur mēs izdarījām. Šis laikam arī būtu viss priekš šī video. Šitos man rokas atcelšas. Nu tad tā kā saka, gaidat jaunu video. Paldies, ka skatījies šo video. Neaizmirsti nospiest like button, Subscribe button. un ieraksti kādu komentāru. Ar jums bija kopā Katastrofas pacenčiki. Peace Out.